Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu, ko šodien, draugi, būs interesants video, būs par motocikliem, nevis par BMW. Jā, sēž BMW. Par BMW šodien mums video nebūs, būs par motocikliem. Būs pirkšana un pārdošana Vācijā. Jā, tiešā reportāža būs no Vācijas. Kā mēs pērkam moci Vācijā un kā viņš atnāk līdz Latvijai, līdz manīm, kā es viņus sagatavoju. To es arī visu parādīšu, mocis atnāks, parādīšu, kāds viņš ir viss. Un to jūs redzēsiet, domāju, vidīkā, kāds viņš Vācijā ir un parādīšu Latvijā. Viņš atnāk pie manīm, kā es viņu sagatavoju, kas ir, ko es daru, lai nākamajam īpašniekam vispār nebūtu jāpieliek viņam roklāt sēdi un, kā saka, brauc. Bet stāsts nav par to, stāsts par to mēs gribam parādīt, kā ir godīgi ir pirkt moci Vācijā ar oriģināliem nobraukumiem, ar visiem papīriem, ķūfiem un tā tālāk. Nevis tā kā Latvijā citi tirgo ap 100 000, visi nogriezts un stāsta, ka tur ir 20-30 tūkstoši. Nu, tā viņa bija vajag. Varbūt ir kāds izņēmums, bet tas lai paliek uz katra sirdsapziņas, kā saka. Un tālūk, un ir doma taisīt tādu kontentu, jā, kā mēs pērkam Vācijā močus un dzenam uz Latviju. Un to mēs jums gribējām visu parādīt. Un, protams, to moci varēs arī iegādāties. Domājam filmēt to visu, lai jums ir interesantāk skatīties, lai reāli tas, kas gribēs to moci nopirkt, lai viņš redz, kā tas viss notiek, lai nav kaut kāda tur, kā saka, zemūdens akmeņi, ja? Un tālūk. Un arī man Vācijā dzīvo draugs, tas to visu filmēs. Būs kaut kā safilmēs, to jūs visu redzēsiet. Tā kā tālūk, jā. Un varbūt, ja patīk šis vidīgs rītīgi uzliekam mīkšķīšu uz augšu, uz leju, domāju, nelieciet. Nu, ja nepatiks, tad liekiet, jā, bet, es domāju, jā. Un abonējiet obligāti kanālu. Un, jā, mums ir plāns taisīt tādu kontentu. Ierakstiet varbūt komentārā, vai jums šis vidīgs aizies vai nē. Ja patiksies, tad filmēsim tālāk visu šito pasākumu. Filmēsim, kā tas viss notiek Vācijas galiem, kā saka, meklēt labus motociklus. Arī varēs uz pasūtījumu motociklus, arī varēs pasūtīt, atrast un atradīsim jums līdz mājām, kā saka, atradīsim. Un, protams, par to viss būs, kā saka, jāmaksā, bet, labs motocikls maksā naudu, kā saka. Tā kā labi, beigsim te pļurkstēt, kā saka, davai bliežam skatīties, kas tu mums tur ir, pārvietosimies tagad uz Vāciju, davai skatāmies. Sveiki, draugi! Šodien ļoti interesanta dieniņa, tāpēc, kad braukšu pakaļ interesantam mocītim Yamaha RZ1. Atrodas viņš patāli 3 stundu braucienā no manīm, bet ceļam es esmu sagatavojis, rezervas riteņi ir līdzi, viss nepieciešamais līdzi. Kāpēc tas tiek darīts? Lai jūs redzētu tā ceļu no Vācijas līdz Latvijai. Lai redzētu, ka viss ir godīgi, visi nobraukumi ir godīgi, visas servis vēstures, izbijušās apskates un tā tālāk. Mocīsies Latvijā pie mana laba drauga, un tad jau tur tālāk viņu varēs iegādāties. Tā kā. Čau! Esam tikuši līdz Mešedei, precīzāk braucam gar Mešedes ezeru, var redzēt, viņš tāds liels ir, ļoti smuka vieta, bet Otrā pasaules kara laikā var īsumā pastāstīt, šeit tika izdzīti mežā iebraucēji strādnieki, tūkstošiem strādnieku un nežēlīgi nogalināti tā vietā, lai viņus palaistu mājās. Viņus vienkārši izdzina mežā un iznīcināja gan sievietes, gan bērnus. Tas tā stāsts pa Mešedi vai Mešadi, palabojiet komentāros, ja nepareizi saku. Tagad tās dodamies ceļā tālāk uz smuko, pēc smukā mocīša. Esmu ticis līdz mocītim. Izskatās ļoti labi. Noputējis, jānotīra. Tā ir super, viss ir smuki. Viss ir čotka. Ķēdes labas, viss labs ir, zobrati. Remžu diski ir
biezi, kā jauni, bremzes viss ir labs. Izstās ļoti koptā stāvoklī un labā, viss sauss, viss izpūtēji spīdīgi. Viss ir. Motorgetriebe läuft alles gut, ja? Alles in Top-Zustand. 1A, ja? Kupplung aus ist nicht rauchen, ja? Ja? Kupplung ist, funktioniert alles gut, ja? Okay, ja. Super, nu izskatās. Vienkārši konči, tepat nav kur man piekasīties. Vienkārši skaistuls. Pamēģināsim piedarbināt tūlīt arī. Ok, kann wir start, ja? Pilnīgi augsts, pielicis smuki, viss kārtībā. Vienīgais, kas viņam būs vajadzīgs, reku šita temps jāpiestiprina. Kaut kas te mazliet vienīgā šaizīte. Motors ir pilnīgi augsts. Tā kā, jā, krūts smuki. Iet fantastiski, viss slēdzās čotka, mierīgi, rauj augšā. Nu, teikšu tā, gribētos teikt kā no veikala. Tikai noputējis. Vienīgais, kas ir, tas ir netīrs. Stāvējis ir. Un reki ir izpūtēji oriģinālie. Un vēlāk nofilmēšu visus dokumentus, papīrus, visi ķūfi pa visiem gadiem. Viss ir pieejams. Tā kā jā, ņemsim šo mocīti ciet. Vēl es mazliet iziešu, pārbaudīšu visus sīkumus, lai tā galīgi uz ātro neņemtu, bet izskatās, ka te viss ir vienkārši super. Skaņa nekas nemainās, sajūgs ir labs. Kā teicu, ir oriģināli izpūtēji. Ja kāds grib klusāku skaņu, viss ir pieejams. Varat pārbaudīt nobraukums internetā, ja var redzēt. Speciāli braukājos, sildīju motoru, uzsildīju līdz 100 grādiem un precīzi pie 100 grādiem ventilātoru ieslēdzās. Tā kā, nu, viss ir perfekti, viss ir vienkārši pasmuko. Smukāk nevarēja būt vairāk īstenībā. Negaidīju pat tik labu variantu. Ko, mocīts ir paņemts, piekabē iekšā un tagad tās tikai viss jānostiprina, lai aiziet līdz Latvijai, drošībā, sākumā līdz mājām. Nu, konfekti, ko lai saka. Končiņa. Nu, netīrs gan ir, redzat, viss ir putekļu kārtā, pilnīgi pirksts netīrs palika. Viņš ir stāvējis, bet tā ir super. Tā viss ir super. Tā īsa pamācība gurtēšanā. Aižam gurtiņus te cauri, tad velkam klāt. Mocīts ir uzkrauts, gatavs doties ceļā. Pa ceļam vēl apstāsimies, pārbaudīsim gurtiņus. Var vēl braukāt, vēl ķūfs un uzskaitē vēl ir. Pirmdien jānoreģistrē. Ir visi ķūfa papīri pa visiem gadiem. Visa servisa papīri ir. Viss nobraukums ir pilnīgi caurspīdīgs un redzams. Stāvēja viņš, pie drauga bija servisā atstājis. Šitanīs telpās viņš bija atstāts. Vienīgais mocīts. Visas pārējās te kaut kādi jauni Nissaniņi tirgojas. Nezinu, kas tādu spēr, nu gan jau kāds spēr. Mocīts ir aizmugurē smuki.
piekabē iekrāmēts, drošībā, nostiprināts stingri, tikko pārbaudīju. Un dodos mājās, ko gribēju pateikt, būšu mājās, parādīšu jums smalkāku apskati pa motociklu vēsturi, nobraukumiem, ķūfiem. Ķūfties tās pašas saucamās apskates Vācijā, tas būs ķūfs. Servisa vēsturi pastīsimies to visu. Man pašam tas ir personīgi zināms, bet jums es mēģināšu vairāk parādīt tos nobraukumus, jo cik es tur biju paspēju iedziļināties. Tur ir apskates jau nobraukums redzams no kaut kāda 10. gada, viss tas ir pieejams. Tā kā jā, Odreku atpakaļ sanāca braukt pa šitādu serpentīnu, jo mans vecais maršruts kaut kas tur notikās, aizslēdzās 45. bānis vai kāda spēcīga avārija. Vai vēl kaut kas, nemācēšu pateikt, bet tur viss bija ciet un viss bija slikti, tāpēc braucu pa kazu takām atpakaļ mājās. Precīzāk caur Vintenbergu braucu mājās, kur notiek pasaules kausa bobslejā ļoti bieži. Un tad no Vintenbergas braucot, sanāk braukt pa šitādiem ceļiem vietām Vācijā. Kaut kur iemaldīties. Žēl, ka piekabīta aizmugurē. Nē, bet prieks ir, ka viņā ir tāds smuks mocīts. Bez piekabītes pa šitiem ceļiem var braucienu diezgan forši izbaudīt, patīkami. Ar piekabi, diemžēl mums nesanāks normāli iespiest grīdā. Un priekšā jau es redzu kemperīti, kurš man maisīsies noteikti. Tas ir kā vienmēr standartā. Tā kā jā, šitāds smuks ceļš. Tas jums tāds mazs ieskats, kā motociklis ceļot no viena punkta uz otru. Var vēl mazliet pafilmēt līdz kalnu virsotnē. Tā šeit smuki izskatās Vintenbergas pusē. Tādas kārtībā. Ir pieejami ļoti daudz reiķini. Vārds sakot, reku ir pēdējais ķūvs, tehniskā apskata izieta šogad. 2 gadi derīga. Un ir pieejamas tehniskās apskates no pašiem pirmsākumiem un daudz dažādi reiķini, kas viņam darīts, apkalpots un tā tālāk. Nobraukums ir pilnībā izsekojams. Visi pilnīgi ķūfi, gan vecie, gan jaunie, apskates domāju. Reku vecās ir visi. Tur visur uzrādās kilometrāža un reku ir reiķini pa darbiem. Un kas ir pozitīvi, viņš vēl līdz 16. gadam ir pie Yamahas dīlera apkalpots pašā centrā pie Yamahas reku. Pēdējais 26.04.16. Pēc tam cilvēks ir pats viņu kārtojis un darījis visu ar viņu. Reku ir reiķini, bet viņš ir nobraucis ļoti maz kilometrus. Viņš ir nopircis, cik es sapratu, draugu iespaidā. Un tas mocis, var teikt, neko nav kustējies pēdējos 3 gadus, 2 laikam. Tā ir. Gads ir gandrīz vai 10. 2, 10. 9. Gandrīz 10. gada mocīts ir. Servisa grāmatiņa, visas apskates, reiķini pa visādiem darbiem, vienkārši rokas grāmata Yamahas. Tā, vēl kaut kāda Yamahas grāmata vai arī kas tas ir. Tādas lietas. Jā, atslēgas jau rādīja 3. Pēc smagas darba dienas 1 aliņš, viennozīmīgi. Un mocīts ir reku izkrāmēts, stāv, kā jau iepriekš tikpat netīrs, aizsūtīs uz Latviju pie manu labu draugu Ulda. Viņš viņu smuki satīrīs, sakārtos, būs kā no salona riepas, reku ir identikātori, pilnīgi jaunas, vispār, kur tas identikātors pašā apakšā, un šitā ir priekšā pilnīgi jauna riepa. Tad vēl nāk līdzi. Šitādas spogulīši nemaz neredzēju. Reku ir oriģinālie, šitādas var uzlikt zelta, piestāvāt pie rokturīšiem. Tas nāk līdzi, un tad izpūtēji oriģinālie, izpūtēji visādas daļas, kaut kādi pagriezieniņi oriģinālie vēl līdzi nāk. Visādas detaļiņas, kas te ir mainīts, kas nav mainīts, ko viņš te ir ķīlējis, ķūnējis. Tā kā, reku viņam ir uzlikti. Bet ar e-zīmītēm, ir e-zīmītes, apskatēji der kaut kādi pārlikt. Viņš te daudz ko ir pārlicis cilvēks. Var redzēt, kad ir to mocis mīlējis. Atbojņika oriģinālē arī tur stāv iekšā kastē.
Stūre ar tādu interesantu, jā, jau kaut kas tur pārtaisīts. Tā kā ceru, ka jums patika šitas viss piedzīvojums ar močiem. Moča ceļš līdz manī, un tad jau tālāk tas ceļš ies līdz Uldim, jā. Un tad Uldis jums taisīs nākamo video, kā viņš Latvijā jūtās, kā tas mocīts iet pa Latvijas ceļiem, un viņš ir pieejams jums tirgu. Tā kā sazināties ar Uldi. Un tālāk viņš jums visu smalkāk pastāstīs. Rezerves ritenis mocim vēl arī nāk, ja nu kaut kas ceļā notiek, viņi paši šeit čotku piesiet klāt un vienmēr būsiet droši pasargāti tālos ceļojumos. Nu, tas, protams, joks labi. Visu labi jums, ar šo mans video beidzās. Tā kā, čau, čau. Draugi, man jau ķivere galvā, jau gribās lekt uz tā moča virsū, nevar viņu vairs sagaidīt. Tā labi joks. Ķivere noņemta ir. Nu ko, esam apakaļ Latvijā, protams. Vācija, Latvija. Kā redzējāt, kāds izstās mums tas EZ1 mocīts. Nu pēc Viģika un pēc, ko man čoms stāstīja, viņš izskās vienkārši perfekts mocis, bet to mēs, protams, redzēsim, kad viņi atradīs pie manīm mūsu garāžu. To es jums visu parādīšu pēc kaut kāda neilga laika. Es domāju, būs otrā epizode šitam te Viģikam, jo nesanāks, kā gribējās, uztaisīt vienā Viģikā to visu. Bet to jūs drīzumā redzēsiet, drīz pacietību. Nu, un gribēju jums parādīt, kāds izstās Vācijā mocis ar tādu nobraukumu. Jā, mocis izstās vienkārši ideāls. Nu, cik man ir bijuši, man ir daudz bijuši arī no Vācijas. Es tikai neesmu to visu filmējis. Man visi tie moči tādi izskatās plus mīnus. Bet šitas arī izstījās ļoti labā stāvoklī. Bet, kā saka, to redzēsiet otrā epizodē, pavisam drīz parādīšu, kā to moci atrad, iedzīsim iekšā, apiesim riņķī, parādīšu kaseki, ja būs kaut kādi, to mēs visu parādīšu jums. Arī novērsīsim visus tos kasekus, lai jaunais īpašnieks var sēsties un braukt pa taisnos CSD, un būs kā pirmais īpašnieks Latvijā, protams, būs visi papīri, visi apliecinājumi, viss būs. Gribēju pateikt, jā, ka pie mums var iegādāties ļoti labus motociklus. Rakstiet man, arī šeit atstāšu Telegram grupu mums jauni, tur varēt ienākt iekšā, piesakot man. Un mēs varam visus jautājumus tur diskutēt par moto tēmām un par pirkšanu, pārdošanu un tā tālāk, kā saka, jā. Ieraksti komentārā, vai mums ir jēga filmēt šitādu veidu video, mums aizgāja vai nē. Jo ir plānā to visu darīt, parādīt jums. Gribam būt godīgi pārdevēji, kā saka, un arī nopirkt godīgi moci. Un arī, protams, ir iespēja jums pasūtīt moci uz pasūtību. Jā, tieši tā uz pasūtību. Atradīsim jums to moci līdz pašām mājām, visu izdarīsim. Jūs galvenais atrodiet. Vienalga, kur mobila D, tur autoskolu, tur Klenens AG, ebais, vienalga, tur aizbrauksim to moci apskatīt un varam jums viņu atvest. Nu, protams, par attiecīgu samaksu tas viss būs, bet moci mēs pārbaudīsim un atradīsim jums. Tā kā tā ir tāda vēl viena forša lietiņa. Jā, tā kā piesakojiet Telegramam, kā saka, abonējiet kanālu obligāti, toļka paļci vērk, kā saka, tikai augšā. Un kanāls, protams, zvaniņš, un, kā saka, tiekamies drīzumā otrajā epizodē, pavisam drīz. Jo es ar to mocu nevaru sagaidīt, gribās redzēt, kāds viņš izstās, un es domāju, jūs arī gribētu to redzēt. Tā kā viņu pavisam drīz jūs redzēsiet, un arī varēs kāds viņu iegādāties. Tā kā davai, turās, un čau, tiekamies nākamajā Viģikā otrā epizodē, davai!